Labrīt! Pulkstens rāda 10:10 minūtes, un tas nozīmē, ka laiks raidījumam Vārds uzņēmējiem. Šoreiz raidījumā stāstīsim jums par to, cik daudz pozitīvu un nepieciešamu projektu izdevies īstenot Latgalē dzīvojošiem ļaudīm. Bet raidījuma noslēgumā piedāvāsim ieklausīties Vidzemes veiksmes stāstos. Līdz ar 2012. gadu Rēzeknes novada lielākajā pagastā Maltā izdevies īstenot vairākus Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus, kas ļāvuši uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru, tehnisko nodrošinājumu un arī siltumapgādi. Šobrīd mums abas skolas ir izgājušas cauri projektam, kur iesiltinājām abas skolas, un šobrīd skolēņi jūtas apmierināti un labi. Apstākļi ar samērā labi. Jāsaka, ka projekta ietvaros mēs dabūjām tik tiešām normālus apstākļus, jo gadu atpakaļ, tad, kad šīs skolas nebija iesiltinātas vai renovētas, bija kā bija. Bija augsti, krita logi laukā, durvis dažreiz vienas otras nevērās, bet šodien, paldies Dievam, viss ir kārtībā. Mūsu skola ir jau vairāk nekā 60 gadu veca vai jauna, un mūsu skolā Maltas pirmajā vidusskolā mācās 320 skolēni, un mācās skolēni no apkārtējiem pagastiem, no Feimiņu pagasta, Silmulas pagasta, Lūznavas, visu apkārtējo pagastu bērni brauc pie mums. Mēs jau vairākus gadus piedalāmies dabaszinību matemātikas projektā, un šajā projektā mūsu skolā ir labi iekārtoti vairāki kabineti. Tas ir bioloģijas kabinets un bioloģijas laboratorija, tie ir matemātikas kabineti, tas ir ķīmijas kabinets, fizikas kabinets un fizikas un ķīmijas kabineta laboratorija. Un, protams, arī mācību līdzekļi, datori un interaktīvā tāfele, tad attiecīgi visas tās lietas, ko projekts piedāvā, un, protams, arī mācību satura aprobācija un mācību saturam atbilstošie resursi jaunie. Pēdējo 3 gadu laikā Maltas vidusskola ļoti aktīvi iesaistījusies un realizējusi Eiropas Savienības projektus, kopsumā apgūstot 500 000 latu. Šajos 3 gados mums ir bijuši tādi lieli projekti, kā šajā vasarā siltināšanas skolas projekts, tad mums ir skolas pielāgošana bērniem ar kustību traucējumiem ir bijis, un dabaszinību projekts, kad mēs esam izveidojuši 4 klases, 3 laboratorijas, aprīkojuši ar visu, tā kā mums kā lauku skolai tas ir ļoti liels sasniegums. Šobrīd uz 1. septembri bija 255 skolēni, bet tā kā skola ir pievienota vēl viena struktūra vienība Ozolēnes pagastā, tur ir Liepu skola, tur vēl ir 83 skolēni. Skatoties uz to, ka citiem to skolēnu trūks, mums viņi pieaug. Paldies Dievam! Skolēni pie mums nāk jau no 5 gadu vecuma, jo mums ir 2 pirmskolas grupas, un arī nodarbojamies ar pieaugušo izglītību, tātad vakarskola mums ir, un arī apmācam bezdarbniekus. Tā kā skola darbojas no 7:30 līdz 8:00 vakarā. Mūsu budžets apmēram 70% no visiem izdevumiem tā ir izglītība. Kas tad vēl tāds būtisks? Ja runā par izglītību, mums ir šīs 2 skolas, Maltas 1. vidusskola, Maltas 2. vidusskola, mums ir savs bērnu dārzs, pirmskolas izglītības iestāde, mums ir mūzikas skola, kuru apmeklē arī nedaudz pāri 100 audzēkņiem, mums ir kultūras nams, bibliotēkas, mūzejs savs, tā ka Maltā ir daudz kas, bet viss tas arī saistoši, viss ar izglītību ir. Jūs laikam esat tas pagasts, kurš droši teikt, ka Eiropas Savienība tomēr nāk pa labu. Jā, noteikti, jo mēs esam dabūjuši diezgan lielas naudas summas, kas atļauj mums gan ieguldīt līdzekļus, teiksim, gan ūdens, gan kanalizācijas sistēmu uzlabošanā, gan siltumtīklu uzlabošanā. Tepat blakus stāv jaunā sporta zāle, tad arī tas ir no šiem līdzekļiem. Ielās mēs bijušajā SAPART programmā startējām, arī 2 ielas noasfaltējām. Tātad naudiņas ir apgūtas un ļoti patīkami, ka mēs tik tiešām spējam šo naudu apgūt. Maltas pagastā darbojas arī speciālā internāta pamatskola, kurā mācās skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem, un 4 pamatizglītības programmas apgūst latviešu vai arī mazākumtautību plūsmā.
Lielākā problēma ir, kad skolēni, šāda tipa skolēni, beidzot skolu, īsti nevar atrast to vietiņu, varbūt arī izglītības iestādi, kur turpināt mācības un iegūt amatu. Un tāpēc jau vairākus gadus mēs esam akreditējuši arī 3 arotu izglītības programmas, kur mūsu skolēni var palikt šeit, tepat, un 3 gadu laikā iegūt profesiju. Piedāvājam 3 profesijas – galdnieka palīgs, pavāra palīgs un palīgšuvējs. Vēl šogad, tātad 2011.–2012. mācību gadā, 3 Rēzeknes novada skolas ir iesaistītas siltināšanas projektā. Daudzas vietās arī Latvijā šādi projekti jau ir bijuši, un atsauksmes ir sekmīgas un pozitīvas. Tāpēc mēs ar Tiskādu vidusskola, Tiskādu speciālā internāta pamatskola un mūsu skola. Bet vēl jau tikai sagatavošanas stadijā tas viss, vēl viss ir priekšā. Pats svaigs projekts bija arī speciālo skolu ietvaros, tika izveidots lifts pacēlājs, skolēniem ar kustību traucējumiem. Pašpikojot no Eiropas Savienības attīstītām valstīm, no Austrijas, no Vācijas, no Zviedrijas, Dānijas, esam pieņēmuši Vācijas modeli un ar Rēzeknes novada atbalstu izveidojuši esam dienas, ražošanas tādu centru, kur ir iesaistīti daži invalīdi bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Un no gatavām sagatavēm lasa kopā mēbeles. Pašlaik šeit top naktskapīši. Mēs taisām skolai. Par cik vēl nav citām skolām pasūtījumi nekādi, tad mēs taisām paši sev. Pagaidām viņi saņem algu no Eiropas projekta. Viņi apgūst mēbeļu montāžu, kā ražo, un tad viņi beigās saņems papīru. Vai pēc gada tas līmenis ir tāds, ka viņi varētu arī pastāvīgi strādāt? Viņš varētu strādāt kādā uzņēmumā, tikai iespējams, ka noteikts funkcijas tur. Vai līmēt tās maliņas, vai skrūvēt, kaut kas tāds. Bērni ar speciālām vajadzībām ir ļoti radoši un talantīgi. Savas fantāzijas un sapņus Maltas speciālās internāta pamatskolas audzēkņi īsteno veidojot rotas. Rotas neatstāja nevienu vienaldzību. Un izgatavot pašam, tas sagādā lielu gandarījumu. Bērni cenšas un ar visu sirdi un visas savas prasmes ieliek, lai darbs izskatītos pēc iespējas labāks. Piedalāmies dažādās izstādēs, tā skaitā, uz dziesmu svētkiem bērnu izstāde bija Kongresu pilī, un tur mūsu darbi arī bija. Tāpat mēs piedalāmies arī dažādas zonas un Latvijas Republikas bērnu mākslas izstādēs, un vairākas reizes esam piedalījušies arī vispasaules bērnu mākslas izstādē. Visi mūsu darbi tika godalgoti ar UNESCO diplomiem. Kad mēs izvēlamies profesiju, mēs cenšamies izvēlēties to, ko mums visvairāk patīk darīt. Cilvēkam ir daudz dažādas vajadzības. Un viena no primārajām vajadzībām ir nepieciešamība pēc ēdiena. Un tāpēc ir nepieciešams ēdiena gatavošanas mākslu apgūt profesionāli. Mums ir bērni ļoti talantīgi, un viņi labprāt vēlas arī mācīties tālāk, konkrēti par pavāriem. Un šī profesija pavāra palīgs, tas ir pirmais solītis uz pavāra profesiju. Šajā skolā atrodas bērni ar speciālām vajadzībām, un mēs viņiem piedāvājam dažādu rehabilitācijas kompleksu. Ja? Kā viena no tām ir masāža, tad ir burbuļvanna, jeb pērļu vanna, ir infrasarkanā sauna, tad piedāvājam vēl skābekļa kokteļus, inhalācijas, mums darbojas arī fizioterapeits, ir arī audio-video relaksācija, ir arī trenažieru zāle. Šajā skolā ir domāts par bērnu veselību. Lai gan Maltā dzīvojošie ļaudis paši spēkiem spējuši paveikt ļoti daudz, lai pilnveidot nevien izglītības iestādes, bet arī pagastu kopumā, tomēr jau ilgstoši viņus nomoka viena problēma, ko vieni paši nespēja atrisināt. Gribētos tomēr, lai
Maltā kādreiz mūsu cienījamā valdība savestu kārtībā A13 valsts autoceļu, kas ir Sanktpēterburga, Varšava, kas iet pa mūsu centru Maltas. Un ja šis jautājums mums izdotos atrisināt, tā mēs, godīgi sakam, būtu ļoti apmierināti ar mūsu dzīvi šeit pat Maltā.